Dienas personība ar Veltu Puriņu. Sākam! Sveicināti, godātie skatītāji! Tuvojoties Ziemassvētku griežiem, mēs runājam par dažādām tradīcijām un šoreiz plašāk par latviskās dzīves ziņas garīgiem aspektiem. Studijā šobrīd ir Latvijas Dievturu sadraudzes dižvadonis Andrejs Broks. Sveicināti! Labdien! Tātad, ja mēs no latviskās dzīves ziņas pūra lādes izceļam tieši Ziemassvētkus pirms un Ziemassvētku saikni ar dievturību, ja tā būs precīzi pateikts, tad vispirms varbūt par pašu dievturību. No kurienes, kā, kāpēc? Dievturība ir vārds, jau var teikt, ar senām saknēm. Mēs jau pēc pāris gadiem svinēsim dievturības vārda 100 gadi. Bet dievturība kā tāda, protams, ir jēdziens, kas attiecināms uz mūsu tautas reliģiskajām tradīcijām, kuras ir spilgti redzamas dainu pierakstos, vai ne? Tāpēc mēs varam teikt arī, ka dievturība ir pastāvējusi pirms šī vārda pastāvēšanas, jo katra tauta izlolo savas likumiskās dzīves normas, izkopja savu dzīves ziņu, un, protams, šīs likumiskās normas veido šīs dzīves ziņas kodolu, kā mēs sadzīvojam savstarpēji, kā mēs dzīvojam apkārtējā pasaulē. Jā, dievturība tā būtībā ir senās baltu reliģijas turpinājums. Vai ja mēs skatāmies to kopumu baltu reliģija, tad dievturība Latvijā, Igaunijā un Lietuvā ir ar savām īpatnībām, ar savu būtisku atšķirību? Katrā ziņā latvieši un lietuvieši ir senākais mantojums no baltu kultūras areāli, tā varētu teikt. Un ne tikai šobrīd jau arī zinātniski izpētīts ar ģenētikas izpētes līdzekļiem, ka baltu kultūras areāls ir bijis arī par cēlumu lielajām pasaules kultūrām, tādām kā, piemēram, veidiskā Indijas kultūra. Bet katrā ziņā šobrīd mēs esam, baltu reliģijas turpinātāji Latvijā. Ar Latvijas, teiksim, jau vēsturiski izveidojušos kultūras mantojumu. Jā, tad jūs pieminējāt veidisko Indijas kultūru. Tas jau arī it kā nebūtu brīnums, ja mēs rēķinām, ka pie indoeiropiešu koka zara ir divas zaļas lapas, tā ir Latvija un Lietuva, ja? Tad bez šaubām. Bet kā šī Indijas kultūra varbūt ir pārnesē pie mums? Kas tur varbūt tāds saudabīgs, kas ir ienācis un palicis? Šis ir tāds varbūt senāks redzējums par to. Priekšstati par šo pēctecību ir krasi mainījušies, vai ne? Jo, proto-indoeiropiskais areāls bija tā vieta, no kuras dzim šī indoeiropiskās kultūras atzari, tad attiecīgi priekšstats, kad kaut kas ir sācies Indijā un atnācis uz šejienu, vai attiecīgi no šī centra ir aizgājis uz dažādiem virzieniem, ir mainījies, jo zinātnieki secinājuši, ka faktiski baltu atzars ir veidojies 3500 gadu pirms mūsu ēras, un tikai 2500 gadu pirms mūsu ēras no šī atzara ir veidojies cits atzars, kas aiziet Indijas virzienā, kā veidiskās kultūras aizsākums, kam spilgta liecība ir valodnieciskās un dievestības līdzības tādā viņu mantojumā kā senākā Rigveda. Sanākā veidiskā, teiksim, pieraksts, šī viņa dzīves ziņa, kur izpaudusies ir dievestība un pasaules redzējums, un to sauc par Rigvedu. Tā kā mantojuši lielā mērā mēs no Indijas tiešā veidā neko neesam. Jo mums ir kopīgs pirmsākums. Bet kaut gan ir iezīmējušies arī no kopīgā pirmsākuma ejot gadiem, ir iezīmējušās arī, teiksim, tādas jaunas kādas ieskaņas vai ievirzes rituālos, piemēram, tā, vai vispār
Katrā ziņā ir atšķirības starp latviešu un lietuviešu mantojumu, un attiecīgi vēsturiski tomēr mēs esam ilgu laiku arī bijuši spiesti pastāvēt diezgan nošķirti, tā kā latviešu ciltis palika Livonijas teritorijā, un attiecīgi lietuviešiem bija sava valsts ilgu laiku, kuru savukārt atkal ietekmēja Eiropas kultūras virzieni, attīstības virzieni. Līdz ar to, protams, kad ir kaut kādas atšķirības veidojušās, mēs nevaram teikt, ka mēs esam tieši tā vissenākā mantojuma turpinātāji. Kultūra ir dzīves mantojums, tā top laika gaitā. Interpretācija, radošums ir dabiski kultūras, jebkuras kultūras sastāvdaļa un dabiski, ka viņi attīstās un aug. Jā, bet ja mēs skatāmies kopumā, teiksim, viss jaunākajos notikumos, tad viens no Dievturu šā gada, teiksim, lieliem notikumiem ir cīņa par tiesībām laulāt ar juridisku spēku. Tas ir, cik ilgi tas bija vilcies, lai jūs izcīnītu šīs tiesības, un cik tas bija svarīgi? Tas ir pilnīgs jaunums. Agrāk jau droši vien tas viss notika vieglāk un savādāk, vai nemaz nenotika laulāšana. Redziet, kā ir, vai ne? Jebkur ienākoša kultūra, sevišķi, ja viņa ir okupants vai kaut kādā veidā pārstāv ārēju agresiju, ja viņa ienāk ar savu kultūru, ar savu kalendāru, ar savu pasaules uzskatu, un attiecīgi, vai ne, pakļaujot šo tautu, mēģina arī izmainīt visu šīs lietas. Līdz ar to mēs esam daudz ko saglabājuši par spīti šiem vēsturiskajiem apstākļiem. Ja? Un arī šie godi, patiesībā godi saglabājušies, spītējot šīm ārējām ietekmēm, un kā mēs zinām, ja, vēsturiski godi ir noturēti tādā veidā, kā mēs gribam paši, pēc tam, kad ir izdarītas kaut kādas oficiālās pieprasītās lietas no valdošā slāņa puses. Tā kā mēs nevaram teikt, ka kaut kas ir pārtrūcis, ja, šīs dzīves ziņas tradīcijas, kas ir izpaudušos latviešu dzīves godos un gadskārtu svinībās, ir pastāvējušas vienmēr. Jā, bet vēlreiz, teiksim, 7. septembris, un kad Saeima galīgajā lasījumā ir pieņēmusi grozījumus civila likumā, ar kuriem noteikts tiesības noslēgt laulības pie dievturu garīdznieka, tas bija arhisvarīgi tas datums, vai tāpat notika jau šī svētības došana, teiksim, ar dievturu tradīciju veidā? Ne, tas, protams, ir ļoti svarīgi, un diemžēl tas noticis ir tikai tagad, vai ne? Jā, vēsturiski, tātad, pirmās Latvijas laikā mēs tikām nodibināti, attiecīgi, pat mūsu valsts vadītāja izveidotais režīms, Ulmaņa režīms, bija tas, kurš ierobežoja dievturu darbību, tāpat arī sekojošais padomju laiks nekam nacionālam nebija labvēlīgs, vai ne? Un attiecīgi mēs varējām atjaunoties tikai oficiāli šī brīvajā Latvijā. Bet viena būtiska lieta, vai ne? Ja mēs 18. gadā izveidojām savu valsti, ja, šo fizisko telpu, kurā mēs gribam dzīvot, tad arī mūsu garīgā telpa ir jāizveido kā neatkarīga, jo bez tās nav neatkarīgas valsts pastāvēšanas iespēja. Līdz ar to arī šīs dievestības tradīcijas, kas sevī nes šo pasaules redzējumu, mūsu likumisko mantojumu, kas atbilst šim pasaules redzējumam, ir tas, kas ir arī šis garīgās satversmes pamats mūsu valstī. Jā, bet ja mēs konkrēti runājam par šīm dievturu tiesībām laulāt ar juridisku spēku, kā izpaužas šis process vai šis rituāls, vai tas ir ļoti formāls, vai tur ir jāgatavojas ilgi šādam rituālam, vai tas aizņem un prasa kaut ko savādāk nekā vienkārši laulāties jebkur citur? Jā, arī tas šodien atšķirās citādāk, kā tas bija tad, kad tas notika zemnieku sētā laukos. Ja ne? Šodien mēs esam spiestam atvēlēt īsāku laiku sprīdī, vienas dienas rituālā. Līdz ar to
šī vedību rituāla simboliskā puse, kas bija vairāku dienu norise, vairāk tiek pārnesta jau šī koncentrētā veidā uz šo rituālu. Ne? Un attiecīgi iegūstot šo valsts deleģēto funkciju veikt šo rituālu ar juridisku funkciju, ja mēs tātad piedalāmies arī šīs te valsts garīgajās norisēs, valsts pārvaldē ar to, ka ģimenes veidojās ne tikai pašas sevis pēc un dzimtas pēc, bet arī ar valsts, teiksim, atbalstu, ar valsts, teiksim, tādu piederības apziņu. Kas ir šī, teiksim, rituāla tāda būtiska iezīme? Būtiska iezīme, ir varbūt tas, ka rituāls sākas ar senču pieminēšanu, tradīcija, kas ir pēctecības pārnesums, šajā rituālā. Mēs pieminām senčus, iesaistam šajā rituālā atmiņas par viņiem, šīs vērtības, ko viņi mums ir nodevuši, ar rituāla sākumā, tātad mēs tā kā ejam atpakaļ laikā. Mēs saslēdzamies ar savu priekšteču paudzēm, kuras kļūst klātesošas ar savu devumu jaunā pāra dzīves sākumam. Tā tāda būtiska atšķirība varbūt ir, kad mēs domājam tādā tautas senuma kontekstā. Otra būtiska lieta, protams, ir tā, kas ir līdzināšanas daļa, kurā notiek jaunā pāra, tātad apvienošana ģimenē ar attiecīgu rituālu, kur jaunais pāris liek savu kāju uz akmeni un zvērē. Tātad šī atrašanās savā zemē, uz savas zemes, ko simbolizē šis akmens, tā ir šī piederības apziņa savai zemē, rituāls savā zemē ir pats svētākais un pilnīgākais šādiem godiem, kāds var būt. Tātad šī līdzināšana arī ir atšķirīga no citiem rituāliem, kādi tiek piekopti apkārt. Šo arī varētu šo rituālu kādā veidā sasaistīt ar, teiksim, veidiskās Indijas kultūru, jo, cik es esmu redzējis filmās, tad nereti tur tie rituāli ir ļoti izteiksmīgi, es domāju, tā pieminot arī tos senču garus, kas jau, tā kā aizvēsturē sen ir. Tas ir tā ietekme jūtam tikai, protams, modernākā veidā. Jā, tieši tā, šī tradīcija, tātad ir pārnesusies arī Indijas kultūrā, šī kājas likšana uz akmens, arī tur vēl ir saglabājusies, arī uguns kā rituāla sastāvdaļa, kas simboliski arī ir šis pasauļu apvienojums, Dieva garīgās un zemes mātes Māras vieliskās pasaules savienojums šajā rituāla brīdī. Jā, bet runājot par jauniešu interesi, jauno pāri interesi par šo rituālu, tas, tā kā pieaug vai saglabājas apmēram tādā līmenī, kā tas ir bijis jau gadiem varbūt? Līdz ar mūsu svētnīcu izveidi, kā vidi, kur tas var notikt, šī interese noteikti pieaug. Un, attiecīgi, arī iespēja iegūt informāciju par šī rituāla būtību ir tā, kas vairo cilvēku ieinteresētību un pozitīvu attieksmi pret to. Varbūt drusciņi vairāk iepazīstot jūsu darbību, varētu nedaudz arī mūsu skatītājus ievest tādā sapratnē un tulkojumā, kas ir baltu krivuli. Kā es zinu, tikai tik daudz, cik es zinu, tas ir seno tradīciju kopšana. Varbūt nedaudz par baltu krivuli. Jā, kā jau mēs sākumā minējām, balti ir plašāks areāls, kultūras areāls, no kura ir saglabājušās tikai lietuviešu un latviešu kultūras mantojums, un mēs kā dzīves būtnes. Un tāpēc, lai mēs varētu labāk saprast savu mantojumu, viņu dziļāk izziņāt, mēs ar lietuviešiem un arī prūšu un Jatvinga pēctečiem Baltkrievijā rīkojam kopīgi šādu ikgadēju pasākumu, ko mēs saucam par krivuli.
kurš šis jēdziens nozīmē tātad sanāksme, garīgo līderu sanāksme, un tur mēs dalāmies ar savām zināšanām, ar pieredzi, ar mantojumu, ko mēs darām šodien, kas ir tas vērtīgais, kā arī pieņemam dažādus aicinājumus tautai un arī mūsu pārvaldes institūcijām, par ko būtu svarīgi aizdomāties un parūpēties. Kur šogad notika Baltu krivule? Šogad Baltu krivule notika Latvijā, Jelgavā. Nesen atjaunotajā ēkā, kas tagad ir ieguvusi latviskās dzīves ziņas un amatu mājas tādu nosaukumu un status Jelgavā, kur pulcējās arī seno tradīciju kopēji. Tas ir... Jā, katru gadu viņa notiek citā vietā attiecīgi. Šogad iekrita mums šis pienākums. Šogad ne tikai šis pienākums mums iekrita, mēs arī uz šīs sanāksmes pamata esam iesaistīti tādā Eiropas starptautiskā organizācijā, ko sauc par Eiropas etniskais reliģiju kongresu. Arī tas mums šogad iekrita rīkot. Un tas arī notika Rīgā. Un tajā piedalījās 17 Eiropas valstu pārstāvji, kuri arī savās zemēs atjauno un kopš šīs savas identitātes senās tradīcijas. Ja, jo kas tad gal galā mēs Eiropa esam? Ja, ne jau tas, kas mūs unificē, bet tas, kas mūs atšķir. Jā, 22. decembrī svin Ziemas saulgriežus. Un tā ir gada īsākā un gada garākā nakts, gada īsākā diena un gada garākā nakts, astronomiskās ziemas sākums tātad, un latviskās dzīves ziņas kopēji īsteno savas tradīcijas. To jau daudz Rīgā ir arī pamanījuši iepriekšējos gados. Varbūt ar ko ir iezīmīgs šis laiks dievturībā? Jā, tātad tas ir... viens no laikiem gada kopējā ritējumā. Ja, mums ir 8 laiki mūsu kalendārā, un Ziemassvētki ir viens svinību punkts, kurā mēs svinam šo gada ritējumu gan dabā, gan mūsu dzīvēs. Un šī harmonija starp norisēm dabā un norisēm cilvēka dzīvē ir šī svinība pamatjēga. No senākiem laikiem cilvēkam ir bijis jāspēj izdzīvot, pastāvēt. Tātad pēc būtības tā ir mūsu pastāvēšanas un pastāvēšanas dabā un pasaulē tāda svinēšana, ja, kā apliecinājums tam, tā mūsu spējām, ka mēs esam šeit un tagad un esam kopā un tiekamies šajās reizēs, lai šos svētkus atzīmētu. Jā, runājot par to, kā notiek šie svētki, tie vienmēr ir ar dziedāšanu, ar dejošanu, vai kā īpaši arī jāsaģērbjas ir, jo tik cik ir redzēts, tur ir ļoti tas rituāls ietilpīgs. Tam ir kāda filozofisks pamats, filozofiska doma droši vien, ja jūs paskaidrot. Jā, ja mēs domājam par šo gada ciklu, ja, tad faktiski ziemas laiks iesākās no Mārtiņiem un Ziemassvētki ir šī ziemas laika viduspunkts. Un līdz Mārtiņiem ir veļu laiks. Un pat dainas ir tādas, ka Ziemassvētkos, tāpat kā veļu laikā, uz svinību galda atstāja cienastu senču veļiem. Tas parāda to, ka šeit ir arī šī filozofiskā pārnese, ja, pārdomu laiks, kad mēs apceram, ja, pēc mūsu saimnieciskā gada beigām, apceram, kāds tas ir bijis, kādā veidā esam turpinājuši senču iesākto, kādā veidā mēs tālāk to turpināsim, un ar jaunu gaismas gadu, kas sākās ar tātad bluķa vilkšanu Saules kalnā, tas nozīmē to, ka mēs domājam par nākotni, kādi mēs būsim, kādi bijām, kādi būsim. Attiecīgi to arī parāda šīs dažādie svinību veidi. Vai ne? Spilgtāko, protams, visi zina par masku gājieniem, vai ne? Masku izpēte, vai ne, ir jau plaši gājusi plašumā, un attiecīgi mums ir
zināšanas daudz vairāk par to, kādas maskas ir Mārtiņos, kādas Ziemassvētkos, kādas Meteņos, vai ne? Tas iezīmē šo domāšanas veidu par šo laiku, par Ziemassvētkiem. Nu, un attiecīgi esot gada otrā pusē, vai ne, arī maskās atklājās ārējās pasaules iekšējā būtība. Tātad šie dieva likumi, kur ir izpaudušies materiālajā zemes mātes pasaulē. Un šajos ziemas svētku laikā mēs par to domājam. Tas ir tāds pārdomu laiks arī. Tāpat laikā tā nav tāda drūma gremdēšanās, ja kaut kādās drūmās domās, bet tā ir priecāšanās par to, ka mēs varam būt kopā, ka esam šo laiku izdzīvojuši, sakopojuši savus spēkus, lai pārlaistu ziemu, un esam cerīgi nākošajam gadam. Jā, tad salīdzinoši vai iepratim tam, ka cilvēki domā, ka Ziemassvētku laiks ir tāds mierīgs un kluss, Ziemassvētku svinēšana vairāk vai mazāk jāizved kluss un mierīgi, tad latviskās tradīcijas paredz arī tur pietiekami jautru un skaļu svinēšanu. Nu, tieši tā, maskām ir jābūt skaļām. Jābūt ir skaļām, lai veicinātu dzīvīgumu, auglību, veicinātu attiecību uzturēšanu starp cilvēkiem. Jā. Tā nav tikai karnevāliska spēle, izrādīšanās. Ja. Tās maskas sevī nes noteiktu simboliku par dzīves likumsakarībām, ja, no likumsakarībām dabā, un attiecīgi mēs caur šīm maskām iejūtamies šajā pasaulē, pārnesam uz sevi šīs norises dziļāko būtību, ja, un to mēs skaļi apliecinām ar šīm masku gājienu darbībām. Savu kaimiņu, savu tuvāko cilvēku apmeklēšanu, tā tad ir šīs te arī dzīvības saites tālāka uzturēšana svētkos. Ja. Tad šī sociālā funkcija, ja, ir būtiski. Ja. Aiz šiem āršķirīgajiem elementiem ir jāredz šis sociālais fenomens. Jā, kāds ir jūsu novēlējums visiem mūsu skatītājiem Ziemassvētkos? Mans novēlējums būtu tāds, lai mēs apzinātos šo mūsu dzīveziņā iekodēto pasaules redzējumu par Dieva laistās pasaules likumsakarību, izpaušanos mūsu lieliskajā pasaulē, līdz ar to arī mūsu dzīvēs un likteņos, kad mēs faktiski caur savu tradīciju svinam savu pastāvēšanu, ja, godos, gadskārtu svētkos, ja, un, protams, Ziemassvētki ir viena no tām reizēm. Un tāpēc, kas mums atliek? Mums atliek tikai turpināt šo tradīciju, būt tai piederīgiem, jo bez šīs tradīcijas uzturēšanas jau nav mūsu tautas laika. Tātad cienīsim tradīcijas un paldies par rosinājumu, iedziļināties tajās. Paldies, godātie skatītāji, par līdzi sekošanu. Sirsnīgs paldies. Paldies par savu. Paldies.